Kuģis Mongolija turpināja ceļu pa Sarkano jūru. Jūrā bija vētra, bet Phileas Foggs nepamanīja vētru. Viņš bija aizņemts. Viņš plānoja savu maršrutu. Viņš nepamanīja vētru, un viņš arī nepamanīja, ka policists Fiks pēdējā brīdī uzkāpa uz kuģa. Phileas Foggs nezināja, ka kluba reformas biedru acīs viņš vairs nebija godīgs džentlmenis, bet viltīgs zaglis. Nākamajā dienā policistu Fiksu uz kuģa pamanīja Paspartū un bija ļoti priecīgs. Paspartū bija pārliecināts, ka policists Fiks ir jauks un laipns cilvēks. Jūs arī braucat ar šo kuģi? Cik jauki! Es braucu uz Bombeju. Jūs arī? Jā, mēs braucam uz Bombeju. Ceru, ka jums tur patiks. Runā, ka Bombeja ir ļoti skaista. Diemžēl mēs nepaliksim Bombejā, mēs brauksim tālāk. Fiks cerēja, ka kuģis Mongolija ieradīsies Bombejā ar kavēšanos, bet tā nenotika. Kuģis ieradās pat ātrāk. Sestdien, 20. oktobrī 4:30 pēcpusdienā kuģis iebrauca Bombejas ostā. Tas bija 2 dienas ātrāk nekā bija rakstīts sarakstā.